Ciliņas kundze, jūs neļausiet samalot koalīciju veidojošo politisko partiju deleģēto pārstāvju tikšanās par publiskā sektora izdevumu pārskatīšanas, efektivizēšanas un samazināšanas pamatnosacījumiem. Jūs tur nav, Auguļkungs ir gan katrā sēdē bijis, šobrīd bijuši cik kāds 8, jā? Tas ir cits formāts, kurš vispār nav nekur definēts, kurš publikai nekur netika teikts. Tik teica, Upenieku grupa visu darīs. Tas tā viss kārtībā? Mēs esam arī uzsākuši sarunas manā līmenī ar politiskajiem partneriem, jo mēs visi gaidījām, kāda būs budžeta prognoze augustā. Tā tas vienmēr ir bijis. Vienmēr visi ir gaidījuši, lai saprastu, kāda būs šī budžeta situācija, vai viņi ir vēl vairāk lejupslīdoši, vai viņi mazliet uzlabojās. Un tad, protams, notiek arī tālākās politiskās Precizēsim divas lietas. Pirmkārt, priekšlikumiem ir jābūt līdz 30. jūnijam, nevis jāgaida augusts. Tas ir valdības lēmumā, jūsu valdības lēmumā. Otrakārt, šajā grupā ir apskatītas atlīdzības, ko jūs nezināt. Šeit ir apskatītas visas prēmiju piemaksas lietas, ko jūs nezināt. Šeit ir apskatītas izdienas pensiju lietas, ko jūs nepiedalāties un tā tālāk. Respektīvi, šeit apskata lietas, kur viņi pie galda nav, arī citos formātos.